līdz ar to man tāds aizdoms, ka tas viss tiek darīts pa kluso. Iedzīvotāji izmanto visus sev pieejamos rīkus un platformas, lai viņu protesti tiktu sadzirdēti. Mēs esam pret to, lai būvētu atkritumu sadedzināšanas rūpnīcu. Tas piesaistīs arī politikā aktīvu cilvēku vērību. Sociālos tīklos pret projektu aktīvi uzstājas vēlēšanās no partijas Katram un Katrai kandidējušais Artūrs Klēbaks. Viņš dzīvojot netālu no plānotās rūpnīcas. Tas, ka apkārtēji iedzīvotāji, lai cik viņā būtu tur droša vai nedroša, bet īpašuma vērtība iedzīvotājiem šeit apkārt kritīsies momentā. Negribās nevienam dzīvot rūpnīcas tuvumā, ņemot vērā, kādi ir riski. No domas joprojām robežu domas nav saņemt nekādu piedāvājumu par īpašumu, vērtību, šo te kompensāciju vai tam līdzīgi. Saulīšu iedzīvotāju pusē uzstājas Saeimas deputāte Glorija Grevcova un Katram un Katrai sarakstā startējušais Rudolfs Brēmanis. Grevcovas bijusī partija Stabilitātei Saeimā iesniegusi likuma projektu par to, ka būtu jāizvērtē rūpnīcas lietderība. Šādu jautājumu gan jālem pašvaldībā. Lai gan formāla sabiedriskā apspriešana par šo 60 metru augstu apbūvi jau ir beigusies, doma sola ņemt vērā iedzīvotāju viedokli.